Sacīkšu automašīnu dizaina ir tāds īpašs žanrs, jo mašīnām jābūt pārliecinošām, spilgtām, bezmazliet jāiebiedē sāncenši, taču reizēm mārketinga stratēģija un dažādi dizaina pavērsieni rada pavisam neparasts sacīkšu automašīnu dizains, un viens no tiem ir šis. Tā ir Le Mans automašīna Porsche 917-20, kura ir izkrāsota būtībā kā, cūkas kauķermenis, kam dēļ tika iesaukt arī par rozā cūku. Pats labākais, ka šī ļoti revolucionārā un varbūt pretrunīgā dizaina autors ir latvietis Anatols Lapiņš, kurš līdz 30. gadiem dzīvoja Latvijā un pēc tam pārvācās uz ārzemēm un, kļuva par Porsche dizaineru uz veseliem 2 gadu desmitiem. Godenot Anatola Lapiņa piemiņu un ieguldījumu Porsche automašīnu attīstībā, Porsche Latvija sadarbībā ar Rūpnīcas Centrāla Eiropas nodaļu un Porsche muzeju Vācijā norganizējas unikālu izstādi. Tās centrālais eksponāts, protams, ir īpaši par godu šim notikumam atgādātais odiozais rozā sacīkšu automobīlis. Dizaina komanda, ieraugot mašīnu, kurai vajadzēja izdomāt noformējumu, atzina, tā izskatās pēc sivēna. Viens no dizaineriem dzīvoja netālu no lopkautuvas un ikdienu ejot te garām redzēja plakātu. Tas demonstrēja dažādas cūkas kautķermeņa daļas. Lai gan automašīna tehnisku iemeslu dēļ nesasniedz plānotos mērķus, tās dizains 1971. gadā kļuva par īstu sensāciju. Porsche 917 jebkurā krāsā ir viens no vērtīgākajiem Porsche muzeja eksponātiem. Tā nonākšanai Rīgā kaut uz laiku bija nepieciešama 9 mēnešus gara gatavošanās un, protams, arī nopietnas iemesls. Viena no lietām Porsche ir 75 gadu jubileja. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka daudzus Porsche, kas brauc pa ielām, ir dizainējis latvietis. Lapiņš gādāja ne tikai par sacīkšu mašīnām un to izskatu vai par nākamās paaudzes 911. Ar 924., 928. un vēlāk arī 944. Porsche modeli viņi radīja pilnīgi citādu Porsche dizaina valodu. Protams, Porsche 75 gadu jubilejā mēs domājam, ka arī apsveikt paši sevi un parādīt Latvijas iedzīvotājiem mašīnas, ko citkārt var redzēt tikai braucot uz Stuttgartas Porsche muzeju. Tā ir lieliska sadarbība. Iedomājieties vien, ka Lapiņš nokļuva no Rīgas Stuttgartē, un mēs tagad nogādājam viņa radītās automašīnas no Stuttgartas Rīgā. Ja no Porsche 75 gadiem gandrīz 20 gadus esi bijis atbildīgs par dizainu, tad ir skaidrs, cik svarīgs Anatols Lapiņš, viņa komandas un viņa darbs bija un joprojām ir Porsche uzņēmumam. Teamwork was and still is for Porsche.